Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Kad 2010. gadā tika prezentēta pirmā Dacia Duster paudze, daudzi uz to raugoties smīnēja un teica, kā gan būs vajadzīgs šis Rumānijā ražotais mazbudžeta džipiņš. Šodien, 2024. gadā, pasaulē ir pārdoti vairāk nekā 2,2 miljoni šādu auto, un šie skaitļi turpina augt, jo katru dienu no Dacia ražotnes konvejera noripo aptuveni 1000 šādu spēkratu. Nu ir pienākusi kārta trešās paudzes Duster, kuram šis veiksmes stāsts būs jāturpina. Kā jau automobilim, kurš teju raujas pie dabas un itin labi jūtas dažādās vidēs, kur ceļi ir mazāk izbraucami, jaunajam Duster par pilotu esam aicinājuši kaismīgu ceļotāju, dabas mīļotāju un piedzīvojumu meklētāju Sandri Jūru. Viņš arī kā režisors un operators raidījumos iemūžinājis daudzus no saviem ceļojumiem, un joprojām viņu vilina vēl neatklātais. Man ir pieredze, mums ģimenē bija šitāds automobīls, 3 vai pat 4 gadus, es domāju, ka noteikti. Un saproti, tad, kad ambiciozie džeki sapērk dārgas mašīnas un satūnē un izmet naudu vējā, tad daļa no viņiem nomet ambīcijas malā, nopērk Dusteri un izbrauc visus tos pašus ceļus. Un mierīgi, kā saka, dzīvo tālāk. Cilvēki brauc, tā ir ļoti populāra mašīna. Nevelti Latvijas valsts meža ar viņu ļoti daudz brauc. Tā ir super, teiksim, atbilstoša savai cenai, super mašīna, lai brauktu, pa mežiem, pa meža ceļiem un arī pa šosei ar viņu var braukt. Jāsaka, ka vizuāli šis ir pavisam cits auto. Dizaineri ir kārtīgi piestrādājuši pie tā tēla, padarot to krietni agresīvāku un sportiskāku. Dažādi mazi knifiņi piešķir šī auto izskatam papildu jaudu. Teju vai vertikāla auto priekšdaļa, masīvās riteņu arkas un šie te savdabīgās formas ielikņi, kā arī Y-formas lampu raksts. Interesanti, ka liela daļa no šīm daļām ir izgatavotas no izturīga materiāla, ko ir izstrādājuši Dacia inženieri un Liondale Basel ķīmiķi. Starklu materiāls nav krāsots no ārpuses, bet ietonēts jau detaļas izgatavošanas procesā, tādēļ skrāpējumi un skrambas neatstāja redzamas pēdas. Šis materiāls, kurš pirmo reizi tika izmantots koncepta automobilī Manifesto, satur 20% atkārtoti pārstrādātas plasmasas. Es vienkārši redzu to, ka dizaineris te ir nevis gājis garām, bet piestājis pie tā galda, ir pasēdējis un pazīmējis diezgan. Un arī kaut kādi krāsu salikumi. Izmaiņas ir ļoti lielas salīdzinoši ar iepriekšējo versiju. Tomēr pats svarīgākais ir tas, ka Duster vēl joprojām ir saglabājis savu laucenieka gēnu. Tā klīrences ir teju 22 cm, precīzi 217 mm, un tas ir pieejams arī 4x4 versijā. Kopumā Dacia cenu lapā atradīsiet 3 dažādas dzinēja versijas ar jaudu no 100 līdz 140 zirgspēkiem. Viena no tām darbināma arī ar LPG sašķidrināto gāzi. Duster bāzes modeļa cena mūsu motors Rīgas salonā ir 17 690 €. Savukārt 4x4 pieejams tikai komplektācijā ar TCE 130 zirgspēku jaudīgo mild hybrid. Dusters un hibrīds jau izklausās kaut kas tā kā nesavienojams, ja? Bet es saprotu, tirgus pieprasa to, ka vajag tāds segments. Es domāju, šeit ir jāņem pilnīgi noteikti klasiskā versija. Šim automobīlim jābūt 4x4, tāpēc, ka ar viņu var iebraukt mežā un var arī izbraukt. Un, lai arī kā negribētos, bet manuālo kārbu. Braukšanai, teiksim, pa dabiņu, pa dubļiem, pa mežiem, pa ziemām. Manuāls tomēr ir manuāls. Ja tu gribi, šitā te un vēl kaut kā, protams, tev Dusters vispār, kas tas tāds ir? Un man arī tā bija līdz mirklim, kad man čoms nopirka, kurš bija izbraukājies ar visādiem mašīnām, visu kaut ko baigi uzķīlējis. Un viņš vienkārši nopirka Duster, nopirka jaunu mašīnu un aizmirst problēmas. Jaunais Duster ir būvēts uz CMF-B platformas. Tās pašas, kas tiek izmantota jaunajos Sandero un Logan modeļos. Pateicoties tai, Duster modeļu klastā tagad ir pieejama arī full hybrid modifikācija. Tās 140 zirgspēku hibrīd motors nodrošina labu dinamiku un 100% elektrisku startu.
Hibrīda sistēmas akumulators uzlādējas braukšanas laikā, pateicoties rekuperācijas sistēmai, kas atgūst enerģiju ātruma samazināšanas un bremzēšanas laikā. Sistēma darbojas patiešām efektīvi, un pilsētas satiksmē līdz pat 80% no kopējās distances spēj strādāt pilnībā elektriskā režīmā. Tādējādi samazinot degvielas patēriņu gandrīz par 40%. Šis jaunais Dasters, tas ir vispār cits Dasters. Tas ir kaut kas, es iesēdies tādā jau 21. gadsimta automobīlī, tādā labā nozīmē, kad viss tas robustais dizains ir, wow! Wow! Arī veidojot salonu, dizaineri domājuši par ekoloģiju. Dacia nolēmusi pārtraukt ādas un dekoratīvā chroma izmantošanu visos savos modeļos, abos gadījumos vides aizsardzības dēļ. Pat lietotāja rokas grāmata ir mazāka, vai tērēt mazāk papīra. Pilnātās versija ir pieejama tiešsaistē lietotnē Dacia. Savukārt, runājot par atmosfēru šajā auto, kā redzat, arī tā ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Tiešām skaista stūra, šķiet, esmu tādu redzējis Renault. Jauns 7 colu digitālais vadības panelis, jauns 10,1 colu liels centrālais skārienjutīgais ekrāns un jauna informācijas un izklaides sistēma ar bezvadu, Apple CarPlay un Android Auto savienojamību. Pirmais iespējas ļoti labs, ļoti patīkams. Šeit var redzēt, ka viņi ir saspringuši ļoti, lai varētu pagrūstīt līdzīgas klases mašīnas. Tā kā ļoti iespringuši. Noteikti vienkārši varu rekomendēt un vērst uzmanību, ka ir tāds Dasters vispār uz zemeslodes. Tiem, kas ir izbraukājušies ar prēmijum klasēm un mazāk naudiņas makā palicis ir, vai ir vajadzīga kaut kāda mašīna, ko vienkārši pārvietoties, aizbraukt uz veikalu, aizbraukt uz mežu, aizbraukt kaut kādā mazā ceļojumā, viss te ir, jā. Tā jau arī sacīja mūsu raidījuma viesis, varam tikai piekrist, jaunais Dacia Duster ir mainījies līdz nepazīšanai. Tirgus statistikas ailes mums parādīs to, vai tam veiksies tikpat labi kā priekštečiem, taču kaut kas mums saka priekšā, ka tam ir pilns potenciāls to izdarīt. Paldies, ka šoreiz skatījāties un tiekamies jau drīz Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.